Un neatkarīgi no dienas, katram cilvēkam ir savs režīms. Es, piemēram, ceļos 5:20, jo man tā ir ērti. Es esmu sajutusi, ka rīta stundai patiešām ir zelta smitē. Vislabākā komunikācija ar sevi un atklāsmes un plāni man rodas tieši no rīta. Bet katrs dara, kā viņam ir ērtāk. Nekādā gadījumā neliek tagad visiem celties 5:20, jo varbūt tev ir tieši otrādi, ka varbūt vakarā vajag. Es to nezinu. Lai gan biohakeri, protams, saka, ka vajag no rīta. Bet es gribu teikt par to, ka svarīgi, lai tev ir tas režīms, lai tava psihe un tavs ķermenis zina, ka katru dienu es celšos tajā un tajā laikā, es iešu gulēt tajā un tajā laikā. Un, kad no rīta es pamodīšos, es darīšu to. Un vēl es ieslēgšu mūziku, kas mani uzmundrina vai nomierina vai motivē. Es zinu, ko es darīšu. Un tas atvieglo psihi. Tas atvieglo tavu psihi. Un tavai psihei pēkšņi ir ērti. Un pēkšņi viņa kaifo. Jo viņa zina, viņai nav stress. Vai es pamodīšos tajā laikā, vai nepamodīšos. Bet vislabākais noslēpums ir, noslēpums, tas nav noslēpums, bet triks ir tāds, ka likt modinātāju uz gulētiešanu. Es eju gulēt 10:30. Un tad tā pamošanās 5:30 ir vispār, jo tu jau esi izgulējies. Un bieži vien ir tā, ka es pamostos pirms modinātāja. Jo man ir konkrēts laiks, kad es eju gulēt, un tad arī konkrētā laikā es pamostos. Un nav aizgulēšanās, nav stresa. Viss ir tā līdzeni un mierīgi. Ir vērts tiešām iedomāties par rutīnas izdomāšanu, paskaties, kā tev sanāk. Ja tevi tuvinieki atsakās iet gulēt, varbūt ir laiks vienkārši viņus noignorēt. Nemedīt, lai viņi iet gulēt. Kaut kādā brīdī paši sāks iet gulēt, tāpat kā tu. Varbūt pieradīs, pielāgosies. Jo cilvēkiem jau arī ir tā īpašība, ka viņi viens otram pat neapzināti pielāgojas. Un tajā brīdī, kad redz, ka kāds cits ir kļūst pēkšņi harmoniskāks, mierīgāks, viņam viss notiek, un citi arī sāk tā kā pievilkties, ja? Kolektīvs spēks. Tas šobrīd ir viss. Lai rutīna